par Zaļo zemnieku kandidātu Rihardu Eigimu. Vēlēšanu komisijas locekļi tomēr par šo atgadījumu nolēmuši neziņot, jo likums nesot pārkāpts, pasē nauda varot atrasties. Un turpat Daugavpilī kādam vīrietim izdevies nobalsot 2 reizes, par to pasē saņemot arī 2 zīmogus. Par savdabīgajā eksperimentā konstatēto pārkāpumu vīrietis nolēma ziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai. Savukārt tiesības sargs vērsis uzmanību uz to, ka vēlēšana iecirkņos netiek nodrošināta aizklāta balsošana. Piemēram, vēlēšana iecirkni, kas izvietots Rīgas Stradiņu universitātes telpās. Tur vēlētājiem nebija ierīkots kabīnes, bet uz galdiem novietots kartona norobežojums. Tas nenodrošina aizklātu balsošanu, jo telpai ir stikla sienas ar spoguļiem. Pēc saņemtajām iebildēm minētais iecirknis spoguļus aizlīmēja ar papīru, un Centrālā vēlēšana komisija pieņēma lēmumu šo iecirkni neslēgt. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas saka, ka vismaz pagaidām nav saņēmis nekādu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem. Savukārt drošības policija informāciju sola sniegt tikai pēc vēlēšana iecirkņu slēgšanas. Andri? Jā, paldies, Dana. Tad, kā dzirdējām, valsts policija konstatējusi apmēram 120 pārkāpumus, kas galvenokārt saistīti ar neatļautu vēlēšanu aģitāciju. Vēlēšanās piedalās arī ārzemēs dzīvojošie Latvijas pilsoņi, un šobrīd esam sazinājušies ar Uldi Āboliņu, kurš vēro balsošanas gaitu Lielbritānijā, Bredfordā. Sveiks, Uldi! Saki, lūdzu, kā tur norit vēlēšanas un kāda ir balsotāju aktivitāte? Labvakar, Daina. Tikko esmu beidzis apzināt visus 7 Lielbritānijā izvietotos balsošanas iecirkņus, un šobrīd varu teikt, balsošanas vietu palielināšana